Es esmu no tiem cilvēkiem, kura paziņoja, ka es nekad neprecēšos un man nebūs bērni. Jo es biju ļoti vīlusies attiecībās, es biju vīlusies skatoties apkārt, cik daudz šķiršanās un neusticības, kas vispār notiek ģimenēs, un es pati nāku no šķirtas ģimenes, un tagad atskatoties, es saprotu, ka arī liela daļa manu lēmumu, mana dzīve tieši arī pusauģu gados izauga tieši no tā, ka es uzaugu bez tēva, un tā dzīve visa bija kā tāda mīlestības ubagošana. Sākotnēji kā bērns tas bija vairāk kā vienmēr būt priekšā, vienmēr izcelties, pievērst sev uzmanību. No sākuma tā kā teicamnieks un tur dziedāt un dejot, un lai mani pamana, un beidzot pamana, un beidzot iemīl mani un mīl mani. Pēc tam jau kā pusaudzis, tas ir interesanti, ka tas pārgāja savādāk, jo starp pusauģiem tas noteikti nav noslēpums, tie krutākie ir tie sliktākie. Un tur tu vari vislielāko popularitāti dabūt, un ap 7. 8. klasi es iekritu ļoti grēcīgā dzīvesveidā. Tādā, par ko man būtu pat kauns runāt, bet es saprotu, ka tas ir arī tas mans dzīves ceļš, ko es visu pamēģināju, un man nekad neviens vairs nevar iestāstīt, kad tur ir forši. Es to tiešām ēdus un attēdusies un apvēmusies, un es to tiešām vairāk negribu. Un tā grēka dzīve bija tiešām ļoti traka. Es biju ļoti dumpīgs jaunietis, bastoju daudz skolu. Man mamma nezināja vispār, kā ar mani tik galā, un mums rados ir vispār tādas alkoholisma problēmas un cietumi, un man mamma atzinās, ka viņai bija tā doma, ka es būšu arī viena no tām. Un es uz to arī gāju, uz tādu pašiznīcību, un neredzēju nekam jēgu dzīvē. Man sāka vajāt arī ēšanas traucējumi. Tas noteikti meitenēm mūsdienās ir arī tāds aktuāls jautājums, jo, ja tu gribi būt tā skaistākā un pamanāmākā, tad tu skaties, ko rāda pa televizoru. Tad tu dari visu, lai tāds būtu. Un tas tāds ļoti traks, par to es arī atsevišķi varētu dalīties, par to, ka vienkārši es neēdu neko, izņemot ābolu, dzēru kafiju un pīpēju cigaretes visu laiku. Līdz tam, kad tu saēdies, un tad tu neej vienkārši uz skolu, tāpēc, ka tu jūties draņķīgi, tu esi izgāzies un šādā te aplī. Un paldies Dievam, ka es pirms tam dzīvoju tādā mazā ciematā, kur tas grēks gāja uz urā, ja visas atkarības, kuras jūs varat iedomāties, var teikt, bija manas, ne pilnībā, bet ļoti pietuvināti. Mums nācās pārcelties uz pilsētu, un tur tas temps nedaudz mazinājās. Un tur tad man bija tā iespēja kaut kur apvārsnī satikt, redzēt Artūru.